Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku ar jums būšu es, Žanna. Šodien pagatavošu pašgatavotos kabaču ikrus ar tomātiem. Man vajadzēs kabači, tomāti, sīpols, sāls, cukurs, citrons un auga eļļa. Sīpols sagriež un apcep auga eļļā. Eļļu paņēmu pusi no dotās porcijas. Kamēr sīpola man cepās, sagriežu tomātus. Tomātiem iepriekš noņemu ādiņu. Lai noņemtu ādiņu, vajadzētu tomātus iegriezt krustiņu un pārliekt ar karstu ūdeni. Paturēt kādas 2 minūtes. Tad ļoti viegli nāk nost ādiņu. Tomātus liek klāt apceptiem sīpoliem un nedaudz apcep. Kabačus nomizo un izņem sēklas. Ja sēkliņas ir lielas, tad izņem, ja kabači ir jauni, tad nevajadzētu ņemt ārā sēkliņas. Kabaču gabaliņus apcepam eļļā. Un tagad pievieno klāt tomātiem ar sīpoliem. Pievienoju klāt lauva lapas, visu masu samaisu kārtīgi un sautēšu līdz kabači paliek visam gatavi mīksti. Un ik pa laikam jāpamaisa. Sautē 20 minūtes, kabači pilnīgi gatavi. Vajadzētu izņemt ārā lauva lapu. Un doto masu vajadzētu sasmalcināt vai nu samait caur gaļmašīnu, vai nu caur blenderu. Tad pievienoju sāli, citronu sulu, cukuru. Un tagad gatavo masu pārliek pannā un izkasē. Lai iziet liekais šķidrums. Tagad vajadzētu atdzesēt un pasniegt galdā. Tāds pašs ikrus arī var likt ziemā, burciņās salikt. Jāskatās pēc garas, varbūt arī pievienot vairāk sāli vai nu pipars. Lai jums labi garšo, laipni lūgti manā mājaslapā.